Māte un tēvs, dižie kūmas jeb krustvecāki, teicējs. Jau no agra rīta ierodas dižie kūmas. Ir pienācis laiks mīlestam. Krustabu viesi ēd labu, baltu ēdienu, lai bērnam būtu gaiša nākotne. Viņi dara to ātri, lai bērns būtu čakls, neslings. Visi sastājas cieši ap galdu, lai bērnam būtu taisni cieši zobi. Mēs esam pie svētvietas dabā, Māras baznīcas. Tagad dižkūmas bērna autiņos sien sāli, maizi un naudu, lai bērnam nebūtu jācieš trūkums. Tūlīt dižkūmas paziņos bērna vārdu. Mēs bērnu nosaucām manas sieviņas vārdā. Par Alīnu, par mani. Es svinīgi zvēru, ka rūpēšos par šo bērnu. Es svinīgi zvēru, ka sargāšu šo bērnu. Dižkūmas ir atgriežusies no svētvietas Māras baznīcā. Sveika, mana mīļo meitiņa. Mēs pēc tevis ilgojāmies. Kāds ir mūsu meitiņas vārds? Mēs viņu nosaucām par Alīnu. Nu ir pienācis vēlējumu laiks. Es kā tava dižā kūma vēlu tev daudz naudas. Es kā tava māmiņa vēlu tev labu amatu. Es kā tavs tētis vēlu tev veiksmīgu ģimenes nākotni. Un es kā tavs dižais kūma vēlu tev gudrību. Tagad ir laiks ieturēt vakariņas. Mēs ēdam atkal baltu ēdienu, lai bērnam būtu gaiša dzīve. Dižā kūma pārlauž maizi. Tā lūdzot bērna labklājību. Dižie kūmas bērnam ir sagādājuši šūpuli un izrotājuši to. Dižais kūma bērna šūpulī liek akmeni, pēc tam ziedu, lai aizbaidītu ļaunos garus no bērna. Tikai tad viņš tajā ieliek bērnu. Ienācis pādes apdāvināšanas laiks. Dižā kūma bērnam liek kreklu. Lai šis krekls tev vienmēr trīs. Dižais kūma bērnam liek naudu. Lai tā tev vienmēr dod naudu. Tētis bērnam liek grāmatu. Lai šī grāmata tev dod gudrību. Un māte bērnam dod maizi. Lai šī maize tev vienmēr dod ēdienu. Nu ir pienākušas krustabu beigas. Paldies par dāvanām, bet nu ir laiks atgriezties pie ikdienas. Atā, mīli, mēs nāksim ciemos pie tevis, tad taču esi mūsu krustbērns. Tā. Gaidām jūs atkal ciemos. Noteikti ieradīsimies. Pēc nedēļas vai divām. Labi, Atā, redzēšanos, visu labi. Ak, tu man Alīnīte, cik tu skaistēs. Beidzot, tev ir arī vārdiņš. Kāds ir mūsu meitiņas vārds? Vai kāda tu smuka? Jā, Tagad dižkūma un teicējs cenšas tikt pie svētvietas dabā, pie Māras baznīcas. Viss kārtībā? Jā! Ir pienācis mīlesta laiks. Teicējs izdomāja parotaļāties. Nu kādas sajūtas? Foršas! Nu mēs esam pie svētvietas dabā, Māras baznīcas. Nu ko tu dari? Mūsu teicējs ir īsts eņģeļs un viņa rotaļas turpinās.